Paldies par ievadvārdiem. Labdien visiem! Jā, aplausi ir pat ļoti pelnīti. Ir 12:30 un tad ir laiks iesildīt, lai gan patiesībā skatuve te ir diezgan karsta fiziski, bet tad mēs iesildīsim arī intelektuāli šo skatuvi. Un tad labdien visiem! Numur 17 skatuvē es atgādinu, lai jūs zinat, kas ir īstajā vietā un īstajā laikā. Un kā jau manas brīnišķīgās kolēģis teica, tad šī ir sadarbības skatuve, kur satiekas viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas, iniciētās idejas un Baltijas vidus fóruma idejas. Un sveiciens šeit. Un es esmu Gunta Kalvāne, strādāju Latvijas universitātē kā pētniece, un zaļās pilsētas ir mana ikdiena, tāpat kā jūsējās, un kopā ar brīnišķīgiem ekspertiem tad mēs runāsim varbūt par tādu nērtu tēmu, bet tas jau patiesībā ir visa sarunu festivāla būtība. Un atgādinu, ka jūs esat atnākuši Cēsīs brīnišķīgajā pilsētā un sarunu festivāla virstēm, par ko nedrīkst nerunāt. Un tad man te ir jautājums, cik daudz no jums dzīvo pilsētās? Lielākā daļa, vai ne? Un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam nerunāt par pilsētām, jo Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāji dzīvo pilsētās un pasaulē nedaudz mazāk, bet tik un tā. Un mēs gribam dzīvot tādā labklājībā, atvērtā, iekļaujošā vidē, un tāpēc mums ir svarīgi runāt par ilgtspējīgām pilsētām, pilsētvidi, jo arī mēs laukos arī, protams, gribam dzīvot, bet pilsētā arī. Un parunāsim varbūt, kas tad ir šī zaļā pilsēta, ne tikai, kā jau kolēģis teica, par krāsu, bet arī, ko tas vārds sevī slēpj. Un sarunu mēs esam iecerējuši atvērtu, tāpat kā modernās pilsētas ir atvērtas, un jums, klausītāji, skatītāji, būs iespēja iesaistīties mūsu sarunā ar jautājumiem, un arī mēs uzdosim jums jautājumus, uz kuriem vēlams arī atbildēt. Un saruna būs 3 blokos. Pirmais bloks būs, mēs iezīmēsim, kas tad ir šī zaļā pilsēta, kā eksperti uz skatuves to redz, kā redzat to jūs. Tad parunāsim par tādu, varbūt provokatīvu jautājumu, meklēsim atbildes, vai tā pilsēta ir zaļa pa īstam vai tikai uz papīra. Bet es ceru, ka tomēr abējādi. Un trešajā tādā sarunu raundā mēs pievērsīsimies, ko tad mēs ik viens, gan ministrija, gan arī Eiropas Savienības gaiteņos un arī mēs mājās varam darīt, lai šī pilsēta vide, arī lauku vide būtu ilgtspējīga jeb zaļa. Un tas mērķis abām 2 dienām ir varbūt mazināt, varbūt pavisam samazināt plaisu starp to, kas ir uzrakstīts uz papīra un kas ir realitātē. Un arī otrs varbūt parādīt, ka zaļais kurs, jeb tāda zaļā pārveide pilsētās ir iespēja, nevis kā, es ceru, ka neviens tā nedomā šeit, bet to mēs noskaidrosim kā tāds drauds un nepārāk pozitīvas noskaņas radošs jautājums. Un jautājums uzdosim jums Menti.com platformā, tad jūs drīkstēsiet oficiāli ik pa laikam paskatīties savos telefonos, bet cerams, ka neaizrausieties ar to. Un tad, Daniela, vai tu varētu mums parādīt kodu, jo tad būs arī jūsu pirmais uzdevums. Tehniska informācija jums ir jāatver menti.com un jāievada vai nu cipara kombinācija, ko jūs redzat uz ekrāna 3761 9516, vai nu arī jūs varat noskanēt svītru kodu. Svītru kodu, nē, kvadrātu kodu. Un, ja kādam ir kāda tehniska izaicinājuma, tad pamājiet ar roku, tad Luīza jums palīdzēs, ja, Luīza? Visiem ir viss labi, ja? Brīnišķīgi. Un ja jums nav viedierīces, tad man ir arī analogā versija zaļas lapiņas, kur drīkst atbildēt uz jautājumiem, ja kādam ir nepieciešams. Tad jūs jau esat ķērušies pie darba, lieliski, un tad ir laiks iepazīstināt, kas tad ir uz šīs karstās skatuves, kas ir mani brīnišķīgie kolēģi, un tad man liels prieks un lepnums un gods iepazīstināt ar ekspertiem. Palasīju bio jūsējos iespaidīgi, un tāda eksperti patiešām ir jomas eksperti, un tāda ar vētrainiem aplausiem sagaidam viedās administrācijas reģionālās attīstības valsts parlamentāro sekretāru. Ja? Es pareizi atceros. Ainārs Mežulis. Labdien!
Tad blakus nesarunājot ir kolēģis no Klimata un enerģētikas ministrijas, jo tas ir divas tēmas, bez kurām zaļā viedā pilsēta nav iedomājama. Einārs Cilinskis. Un laikam šī ir vienīgā, kur mēs neesam pietiekami iekļaujoši. Dzimumu līdztiesība nav šajā diskusijā, bet es ceru, ka visās citās būs. Un tad es tālāk man prieks iepazīstināt ar Rīgas meža valdes priekšsēdētāju Anitu Skudru. Un es ļoti gaidu visu pārējo stāstus, bet arī jo īpaši Andas Kursiša stāsta. Viņa ir arhitekte. Ļoti sarežģīts amats Andai ir Latvijas Arhitektu Savienības valdes locekle un jaunā Eiropas Bauhaus kontaktpunkta koordināta vadītāja Latvijā. Tāds. Paldies. Un man pa kreisi sēž mana lieliskā kolēģe Madara Melne. Viņa pārstāv nevalstiskās organizācijas skatījumu uz dzīvi un ne tikai, droši vien arī savējo Latvijas dabas fonds interešu aizstāvības eksperti, koordinātori. Paldies! Šis bija grūtākais uzdevums atcerēties, kā visus amatus un titulus, cerams, ka izdarīt to pareizi. Nu, tad jūs esat atbildējuši, bet tad es to jautājumu uzdošu arī ekspertiem. Tad varbūt Aināram uzdošu kā tādu nama tēvam. Kas ir tie 3-5 atslēgas vārdi, kas jūsuprāt raksturo zaļu pilsētas vidi vai ilgtspējīgu pilsētu vidi? Drīkst paņemt mikrofonu tagad. Jā, labdien visiem. Es gan vairāk gribētu teikt, ka nepārstāvēt šobrīd tik daudz to ministriju, cik vairāk cilvēcisko faktoru un pašvaldības, jo es 13 gadus no sava mūža biju Smiltenes pilsētas, pēc tam novada domas priekšsēdētājs, un varbūt man tāpēc arī, un šajā amatā es esmu pavisam neilgi, nepilnu mēnesi tikai, un tāpēc no cilvēciskā viedokļa manā skatījumā tur jau ļoti labi ir uzrakstīts. Ja? Mēs ejam uz to, lai ne tikai pilsētas, bet vispār mūsu vide paliktu ar vienu. Viņi jau ir zaļi, bet lai mēs to zaļumu arī saglabātu nākamajām paaudzēm, lai mums būtu tie meži, lai mums būtu tās dabīgās pļavas, lai mums būtu šie skaistie zālāji. Ja? Un tas ir un arī katrā mājā, to, ko mēs redzam, lai vien vairāk būtu puķu dārzu, kopti mauriņi un tas vispārējais. Tā kā, es nevaru nosaukt 3, bet es gribētu teikt vispārīgi. Paldies! Tas nav viegls uzdevums, es ticu, nosaukt tikai 3. Tad mēs varam turpināt. Kas jūsuprāt ir zaļa pilsēta vide? Jā, paldies. Līdzīgi, kā mans kolēģis, arī es šajā amatā esmu īsu laiku, kaut gan kādreiz senākos laikos esmu bijis, un arī līdzīgi esmu vēl tagad pašvaldības Rīgas šajā gadījumā domas deputāts, kas arī varbūt atvieglos iespēju šodien. Bet tie raksturojošie vārdi jau faktiski ir izvirzīti, ja, tā kā tur viņi ir uzrakstīti lieliem burtiem un atliek tikai piekrist. Bet ko es gribētu teikt, kas ir, papildus ir svarīgi, lai tas zaļums ir mikrorajonos, ne tikai, mums ir Rīgā tāpat daudz vieta absolūti skaisti parki un meži, un to jau tūlīt dzirdēsim, kas viņas uzkopja, bet tas, kas notiek mikrorajonos pie daudzdzīvokļu mājām, un tas, protams, nav tik skaisti, un tur ir arī tie regulējuma problēmas, kāpēc to nevar ātri atrisināt. Tas, manuprāt, ir virziens, kas mums ir jārisina. Es domāju, pagaidām. Paldies. Paldies. Tad turpinām ar, es domāju, šīs atbildes silda jūsu sirdi, vai ne, par kokiem, parkiem un mežiem, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko gribētu piebilst pie raksturojuma. Jā, noteikti, ka Rīga ir zaļa pilsēta, jo Rīgas meži rūpējās par to, lai Rīgas dārzi un parki un arī Rīgai piederošie meži būtu kā īsti meži, kā īsti parki ar skaistiem stādījumiem, koptiem stādījumiem, bet jāatzīst, ka pēdējā laikā par lielu prieku mainās mode, un arī mēs daudz pie tā strādājam un gribētu, lai mums tas izdotos vēl raitāk nekā līdz šim, ka zaļa pilsēta nozīmē bioloģisko daudzveidību, ka tas nozīmē pilsētas pļavas,
Un mēs zinām, ka pirms kādiem dažiem gadiem, kad kopā ar Dabas fondu mēs uzsākām šīs aktivitātes un runājām par pilsētas pļavām, tad ir nācies dažkārt no cilvēkiem saņemt pārmetumus, arī municipālās policijas sodus par to, ka nav nopļauts mauriņš līdz pēdējiem. Tad šobrīd mēs esam ļoti priecīgi, ka tā tendence nedaudz mainās, jo bioloģiskai daudzveidībai noteikti arī ir jābūt skaistā zaļā pilsētā. Paldies. Es esmu viens no tiem, kas to sodu ir dabūjis par pilsētas pļāvu savā piemājas zālā. Jā, paldies. Tad varbūt no arhitektūras viedokļa. Jā. Paldies. Es vispirms mazāk par to krāsu, bet vairāk par to, kā cilvēks gribētu justies zaļā pilsēta vidē, lai ir pievilcīga vide kājām ar velosipēdu. Tas lielais zaļums, ne tikai tas, kas uz ekrāna, tad nākamais būtu ērti sasniedzami un pieejami servisi arī ar kājām un velo. Kā piemērs, lai, piemēram, izmest vai nodot tekstilu izstrādājumus, man nav jābrauc ar automašīnu pāri visai Rīgai meklēt. Ir daudz tādas lietas, ko mēs ērti un vienkārši vēl ar vienu nevaram izdarīt. Un man prieks, ka Einārs pieminēja, mēs gribētu daudz vairāk runāt par zaļajiem koridoriem ēku iekšpagalmos. It īpaši būtiski tas ir ne tikai mikrorajonos, bet arī Rīgas centrā. Un tas būtu jau šobrīd aicinājums arī uz sadarbību. Brīnišķīgi. 2 vienā vai 3 vienā. Paldies. Labrīt visiem. Es arī varētu atsaukties uz šiem te mikrorajoniem. Paldies Eināram, kas to izcēla. Es ceru, ka pie tā mēs vēl varēsim vēlāk varbūt pieskarties. Jo tā ir lieta, kas ir jāsakārto. Un tur ir vairākas būtiskas lietas, kur tiešām iedzīvotāji varbūt gribētu vai varētu, bet tad, labi. Tas vēlāk. Jā, 3-5 lietas. Es nesen pabeidzu ar nokavēšanos izlasīt Agneses Cimdiņas grāmatu par ilgtspējas meklējumiem Arābijas tuksnesī. Un sākumā man likās, tas darbs ir tāds ļoti akadēmisks un mēģina būt arī literatūra, bet izlasot visu, man ļoti patika tā doma, ka mēs varam beidzot domāt par to, kādā citā veidā nosaukt to, ko mēs gribam aprakstīt ārpus vārda zaļš. Jo skaidrs, ka mums šeit parādās tas zaļš, un tas ir tieši tas, kas arī man pirmais ienāca galvā, bet pēc tam domājot, skaidrs, ka tas zaļums ilgtspēja, vides ilgtspēja izpaudīsies pilnībā savādāk citās pilsētās. Un mēs varam to asociēt ar reālo zaļo krāsu, bet, manuprāt, ilgtspējīgai pilsētai, zaļai pilsētai ir jābūt pirmkārt pieejamai. Tā ir pieejamība ne tikai vides, bet arī daudzveidīgas ārvides pieejamība. Otrkārt, tā ir resursu gudrība. Mēs nevaram turpināt izšķērst šīs tukšās vietas, tukšās telpas, un nelietot visu pieejamo platību, kas mums ir adekvāti un prātīgi, un arī citu resursu izšķērdību, enerģijas izšķērdību. Līdz ar to tā zaļā pilsēta, manuprāt, ir tāda, kas spēj pirmkārt pielāgoties visiem riskiem, kas nāk, spēj amortizēties, ir kaut kāds risku novērtējums un notrība pret riskiem, bet spēj arī pārdomāt par to resursu pārvaldību, kādā veidā tos esošos resursus pilsētā vislabāk izmantot. Un tas jau skar jomas, kas ir ārpus pilsētām un pašvaldībām, piemēram, lauksaimniecību, vai pilsēta vispār spēja nodrošināt sev pārtiku un cik dienas. Parīzē tās ir 3 dienas, un ja apstājas transports, viss nomirst badā nopietni. Kā Rīgā es ceru, ka ir labāk, bet tas, ka mēs varam arī pilsētā šīs esošās virsmas platības izmantot gudrāk, es domāju, tur ir vēl iespēja. Liels paldies! Un par iespējām arī mēs parunāsim pēdējā tādā sarunu ciklā, bet tagad man tāds jautājums, tas provokatīvais jautājums. Ja jums būtu jāatbild jā, nē, varbūt nezinu, tad vai mēs esam zaļi pa īstam vai tikai uz papīra? Kā jūs domājat? Kāds ir jūsu viedoklis? Ziniet, es domāju, ka Latvija ir pa īstam zaļa. Es teiktu, ka jā, tikai tas jautājums ir par to, vai mēs spēsim to nākamajām paudzēm saglabāt. Un par to mums ir jācīnās, jo urbanizācija dara savu. Mēs jau te daudz dzirdam, ja mēs runājam kaut vai par lietas notekūdeņiem, visu. Mēs savā laikā ļoti daudz asfaltējam, salikām bruģi un salikām notekūdeņu gūlīs. Un tagad mēs redzam, ka vispār klimats mainās pasaulē. Nāk lielās lietusgāzes
Un cilvēki neapmierināti, tāpēc, ka ūdens tek, ūdens izskalo un vēl kaut ko. Un tas ir tīri dabīgi, tāpēc, ka neviens nebija to agrāk paredzējis un fiziski nevar, kā lai saka, paņemt pretīm šīs iekārtas, kas ir uzbūvētas. Un tas ir dabīgi. Un ar to, un tad ir tā, kā lai saka, rodās tā problēma. Ja? Mēs gribam saglabāt zaļo, mums vajag zaļo, un tai pašā laikā mēs kaut kādā brīdī esam gājuši pretēji tam. Un tagad mēs cenšamies, sakam, ka mums vajag zaļos jumtus, mums vajag zaļās pļavas pilsētā, un es tam pilnīgi piekrītu. Ja? Jo es arī, teiksim, pats nezinot, man, piemēram, mājā nezinu, kādēļ bija iesējušās pīpenes. Ja? Un es pļauju zālē, un es skatos, ka viņas aug. Jau tagad, kuro gadu, es nedrīkstu viņas pļaut, jo viņas uz jāņem zied. Un tad ir jau tādos kā gabaliņos. Un tas ir tāds sīks piemērs, bet es domāju, ka pie tā mēs ar vien vairāk un vairāk cilvēku nonāksim. Un Dievs dod mums to saglabāt un ieaudzināt mūsu bērnos un mazbērnos, lai viņi to spētu novērtēt. Paldies. Tā tad atbilde ir jā, bet pie tā jāpiestrādā, ja? Paldies. Man atbilde arī būs kopumā jā, bet vēlams ir detaļās. Un, ja mēs jau paskatāmies dažādas jomas, un tad droši vien paņemot viņas atsevišķi, ne visur būs jā, citur arī būs, ka varbūt arī nē. Un tad tā problēma ir, kad it kā uztverot to kopējo jā, mums negribās darīt vairāk neko. Mēs jau tāpat esam, bet vai tas nozīmē, ka mēs visur esam? Es domāju, ka visur ne, un ir virzieni, kur ir jāturpina darboties. Un gan pilsētās, gan arī bioloģiskajā daudzveidībā un tam līdzīgi. Un transporta zaļināšanā un vēl virknē citā joma. Vai es varu precizēt, kurā vienā mēs esam zaļi realitātē un kurā vienā esam zaļi tikai uz papīra? Pat paņemot vienu jomu, ja skaidrs, ka Latvijā ir pietiekami augsts, tātad mūsu meži ir ļoti liela teritorija, un varētu atkal teikt jā, bet ja mēs tagad skatāmies konkrētas lietas vai konkrētas vietas vai konkrētu sugu aizsardzību, tad atkal noteikti ir ko darīt. Un no tām jomām, kas, manuprāt, ir pietiekami problemātisks, ir transports. Paldies. Tā kā jūs pašā sākumā teicāt, ka mēs esam tā glīti sasēdušies, tie zilie toņi, un tad aiziet tādi gaišāki toņi, tad tā kā es esmu vistumšākajā nokrāsā, tad man atbilde būs nē. Mēs neesam zaļi, mēs esam tikai savās iedomās. Protams, ir ārkārtīgi daudz skaistas zaļas vietas, tie pilsētās parki, arī kādas meža audzes, teiksim tā, vai nekas ir īstie, vecie, labie, senie īstie meži. Tomēr tā patiesība pat neslēpjās detaļās, vai viņa ir diezgan redzama uz papīra, ka mēs dzīvojam diezgan izšķērdīgi un nerūpējamies par to, lai mēs būtu patiesi zaļi. Un tas, ka mums ir 54% mežainība, tas nenozīmē to, ka mēs esam zaļi nekādā mērā, jo mēs redzam, ko mēs darām ar biotopiem, mēs redzam, ko mēs darām ar aizsargājumām teritorijām, mēs redzam, cik tam ir paredzēts finansējums, vai drīzāk mēs dzirdam, ka finansējums trūkst. Un tad, kad mēs sakām, ka pirmajā vietā ir drošība, tad, ja es pareizi saprotu, tā pat bija aizsardzības ministrija, kas pirmā norādīja, ka vecie senie meži un neizstrādātie purvi ir viens no potenciāliem mūsu drošības aspektiem, ka tos nevajadzētu izcirst, iznīcināt vai izrakt, bet ka tas ir instruments, ar ko aizsargāties. Tā kā es teiktu, ka esot nozarē un redzot arī nozares viedokli, es gribu teikt, ka nē, mēs neesam zaļi. Paldies. Man atbildi ir drīzāk jā, tāpēc, ka arī darba dēļ man ir pēdējos 2 gados sanācis būt ārkārtīgi daudz konferencēs, pasākumos, komandējumos un salīdzinot ar citām valstīm, gan pēc sajūtām, gan pēc faktiem. Mēs darām daudz, mēs arī uzturam daudz un varbūt arī tā izejas situācija ir bijusi mazliet labāka.
Bet es mazliet par to vēlnu detaļās gribētu pastāstīt vienu konkrētu piemēru, kā pasākums, kas izskatās labi uz papīra, var būt ļoti rūpīgi pieskatāms realizācijā. Piemēram, ir šis jaunais projekts par zaļo koridoru veidošanu Rīgas ielās, kur tiek veidots ietvju apzaļumojums, lai būtu vairāk lietsūdens uztveršana un pārkaršanas samazināšana. Un man ļoti gribētos redzēt, ka pie realizācijas apmales tam zālājam un tai Melnzemē tomēr ir kaut drusciņa augstāk par augsnes līmeni, lai pirmais lietus, tāds kā vakar un aizvakar, nenoskalo to visu uz brauktuvēm. Un faktiski šie te pāraugušie zālāji, kas ir ar kaudzi virs apmalēm, tas ūdens jau tur neiesūcās. Viņš ar visiem duļiem tek uz ielu. Nu, tad tam vajadzētu būt gan uz papīra, gan realizācijā rūpīgi pieskatītam. Paldies. Madara. Jāsaka, ja Anita aicināja izteikties pēc apģērba, tad man jāsaka, ir viss baigi labi. Mums, man liekas, nav tik ļoti atšķirības starp to, cik zaļi mēs esam uz papīra pašvaldībās un realitātē, bet cik lielas ir tās sākotnējās ambīcijas arī uz papīra. Nu, vai tas papīrs ir tik reāli zaļš, cik mums gribētos? Ne visās pašvaldībās, bet te tiešām tā ļoti būtiskā nianse ir, ka atšķirsies zaļums pēc pašvaldībām un pēc tā, diemžēl, kas tur ir vadībā. Vai par laimi. Nu, tas ir ļoti savā ziņā bīstami, ka tik ļoti liela svārstība mums var veidoties pilsētas apsaimniekošanā, ņemot vērā, kas ir politiskais valdošais spēks pašvaldībā. Un ja tās iestrādnes un līdz ar to kaut kā arī sabiedrības varbūt spiediens vai tā estētiskā domāšana būtu tāda noturīgāka un ilglaicīgāka, tās svārstības mēs nejustu pie katra vēlēšana cikla. Un tas būtu tas, pie kā tiekties, tad tās ilgtermiņa lēnās lietas kārtot pat, ja rezultāts nenāk pirmajos gados. Jo šīs pārmaiņas, kurā gadījumā ir lēnas. Viss, ko mēs gribēsim uz tā papīra un attīstības plānos redzēt, tās ir lēnas pārmaiņas. Un tas ir ok. Ir pilnīgi normāli, ka sabiedrība neredz rezultātu pirmajos gados. Ļoti praktisks piemērs ar pilsētas pļavām. Šobrīd tās ir 47, ko Latvijas dabas fonds ir izveidojis Rīgā. Un, protams, ka pirmajos gados viņas neizskatās tā, kā tu gribētu izskatīties pļaviņai. Un tā atšķirība tomēr sugās, ja mēs skatāmies, ir milzīga. Sākumā tādā nepļavā tās varētu būt 30 sugas vidēji, tad tur ierīkojot šo te pilsētas pļavu, tās ir 60 līdz pat 100 un vairāk sugas. Tā atšķirība nav uzreiz pamanāma. Ir jāpaiet laikam, kamēr cilvēki sāk pamanīt vizuālu atšķirību, sāk sajust vizuālu atšķirību un sāk pierast pie tās atšķirības. Paldies. Un man liekas arī pamanīt, jo es izstāstīšu vienu piemēru. Mēs ar studentiem kartējām Torņakalna teritorijā un dienas laikā, burtiski kaut kādas stundas laikā mēs uzskatījām 141 sugu, kas liekas pilsētu vidē, liekas, neiespējami, bet patiesībā ir, tikai jāprot to pamanīt un pievērst tam uzmanību. Un tas, ko tu arī saki, tas ir lēns process un ir jābūt vērīgiem. Bet Madara to aizveda man pie nākamā jautājuma, ko tad es uzdošu kā nākamo, bet klausītāji tagad ir jūsu darbība. Tad, Daniela, vai tu vari pārklikšķināt lūdzu uz nākamo jautājumu? Tad mēs uzdevām tādu provokatīvo jautājumu ekspertiem, bet tad drusku varbūt tāds nedaudz neērtais jautājums. Kā jūs domājat, vai zaļā pārveide, zaļais kurs ir sloks vai iespēja? Un tur ir, es ceru, ka jūs redzat tos burtus, bet tur ir jā, ir iespēja, gan, kā jau te daži arī eksperti minēja, vai arī nē, tas ir sloks un tas ir papildus finansējums, papildus kaut kāds manas nērtības. Ja, paldies, tad padomājiet un drīkst atbildēt. Un tad atgriežoties varbūt pie pašvaldībām, tad varbūt Eināra, jautājums jums. Madara jau ieskicēja šīs pašvaldības atšķirības, un tad ir jautājums, cik brīvi savās izpausmēs mēs esam Latvijā, vai mums ir obligāti jāsako Eiropas Savienības direktīvām vai tādiem uzstādījumiem, vai mēs varam brīvi variēt un pielāgot saviem apstākļiem. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi plašs jautājums, bet varbūt jūs varētu īsi ieskicēt, kā tad mēs nonākam līdz tai ambiciozajai, ko Madara jau minēja, vai neambiciozajai politikai.
Nu, protams, visā pamatā jau ir Eiropas direktīvas, un uz to bāzes arī mēs izstrādājam savas nacionālās direktīvas. Bet es gribu teikt, ne viss ir rakstīts papīrā. Bieži vien mēs zinām, ka vairāk ir cilvēku faktors. Manā skatījumā mēs bieži visu traktējam naudā, trūks naudas un vispārējā. Es teiktu, varbūt, ka mums drīzāk trūks tāda izglītošana. Cilvēkiem vajadzīgs par šīm pašām pļavām. Ja, cik daudz mēs cilvēkiem pirms tam izstāstam, ko tas dos, kāds būs no tā labums. Ja? Un mēs paši sakām, pirmā gadā tas neizskatās. Manā dzimtā pilsētā, ko es teicu, ko es biju mērs, arī mums ir šāda pļava izveidota. Ja? Un arī tie cilvēku viedokļi sākotnēji bija dažādi. Bet tad, kad viņi redz, ka tā pļava tagad, kā jau teica, ir ar ļoti daudzveidīgu, ka viņi ir ar, tur ir daudz krāšņu un dažādu krāsu, ja? Tad pašlaik cilvēki pat mēdz iet tur ar bērniem un fotografēties, un viņi to pieņem. Ja? Tā kā es nedomāju, ka viss ir vajadzīgs uzrakstīt uz papīra. Un pats galvenais ir to, ko jau minēju, ka pašvaldībās tas ir kāda pašvaldības vadība, kādi deputāti, jo viņi jau izstrādā to pamatdokumentu, balstoties uz tiem nacionāliem dokumentiem, uz Eiropas direktīvām, bet bieži vien varbūt mēs pat pārspīlējam viņus. Ne tajās Eiropas direktīvās vai nacionālās ir rakstīts to, kā mēs savās strikti kaut ko ierobežojam, strikti kaut ko neatļaujam. Ja? Un tad rodās šī konflikta situācijas bieži vien. Tā kā es teiktu, ka cilvēku faktors nosaka pa lielam šobrīd daudz vairāk. Un cilvēkiem, tas, ka mums ir jāizglīto cilvēki. Mums cilvēkiem ir jāmāca, jāstāsta to, ko es pašā sākumā teicu, īpaši sākot jau no bērniem. Ja? To, ko daudzi dara tagad, ir šīs zaļās klases, ka mēs jau no bērndārza vedam bērnus, mācam, rādam, lai viņi saprastu, ka tā ir tā mūsu bagātība, kas mums ir jāsaglabā. Paldies. Jā, es savulaik strādāju Varam ministrijā, kad viņi vēl šis nosaukums tulkojās citādi. Un tad es strādāju pie iestāšanās Eiropas Savienībā vides sektorā. Faktiski, lai mēs varētu tās visas prasības izpildīt, mēs panācām ļoti daudz pārējais periodus, ka to var izpildīt ilgākā laika posmā, un visiem pārējais periodiem nebija vienkārši. Tad atbilde ļoti dažāda. Ir Eiropas Savienībā ļoti konkrēts un obligāts regulējums, kas ir jāsasniedz, bet reizēm viņš arī nav jāsasniedz pilnīgi vienveidīgi. Ja, teiksim, Eiropas Savienība nosaka, ka, piemēram, enerģētikas jomā atjaunojamo energoresursu īpatsvars tātad gala patēriņā ir noteikts lielums, kas katrai dalību valstī izriet jau no iepriekš sasniegtā, bet kā mēs uz viņu virzamies, vai mēs to vairāk darām ar vēju, sauli, biomasu, tas savukārt nav ierobežots. Un tad šajā teritorijā, faktiski jautājumu lokā, ko mēs apskatām šodien, ja, par pilsētu vidi, par piemērošanos klimata pārmaiņām, tur daudz lielākā mērā ir atstāta dalību valstu un attiecīgi droši vien līdz ar to pašvaldību brīvību. Un šīs tādas ļoti precīzi saistošas un skaitliski izmērāmas normas nav tik daudz. Droši vien dažas varētu atrast. Bet kas tālāk notiek? Tad tālāk notiek tas, ka tās vietas, kur mums ir ļoti konkrēta prioritāte, ja, teiksim, notekūdeņa attīrīšanas īpatsvars, atkritumu savākšana, tad viņas arī valstiski kļūst prioritārākas pa tām vietām, jomām, kur pietiek uzrakstīt kaut kādu stratēģiju, un tas, kas ir izpildīts. Un tad uzreiz arī tajā stratēģijā gribās ieguldīt mazāk, jo par to jau sots nebūs. Tā kā ļoti dažādi, bet attiecībā uz zaļu pilsētu lielākoties ļoti strikt regulēts nav. Paldies.
Tā, paskatoties pētījumus un arī strādājot šajā jomā, tad Latvijas sabiedrība kopumā ir klimata skeptiskāka nekā Eiropas Savienība vidēji. Un arī, piemēram, Eiropas Investīcija bankas un Eirobarometrs tie pētījumi rāda arī, ka mums patiešām mazāks pieprasījums pēc tās ambiciozas klimata politikas, un mēs esam tādi drusku rezervētāki arī lūdzot pašvaldībām kaut kāds jauns regulējums, un arī nesam tik ļoti atbalstoši zaļajai vai ilgspējīgai politikai. Vai jums abiem ir atbildi uz šo jautājumu, kāpēc mēs esam tādi skeptiskāki uz vidējā fona un arī varbūt tādi mazāk ieinteresēti? Es domāju, ka tas ir tas faktors, kad te jau arī minēja kolēģi, kad lielai daļai liekas, ka Latvija jau pietiekoši zaļa. Ja? Ka mums ir vairāk kā 50% ir meži, kaut vai manā novadā arī 50% ir meži un pļavas, un viss ir labi, un viss ir apkārt. Un daudz pilsētās to, ko mēs minējām, ir parki, ja? Un viena daļa cilvēku domā, ko mums taču viss ir, mums daudz vairāk neko nevajag. Ja? Bet es jau minēju arī par tām problēmām, ko izraisa klimats un kā tas beigās notiek. Un to, ko es vēl gribu papildināt, kad viss jau ir, mēs izveidojam savus saistošos noteikumus, mēs veidojam savus teritorijos plānojumus, īpaši tagad tas ir aktuāli, kā mēs zinām, Latvijā. Un cik es arī tagad saskaros ar to, ka ļoti daudz pašvaldības liek iekšā šo zaļo politiku, viņa ir pamainījusies. Viņa varbūt nenomainīsies uzreiz krasi. Ja? Ir stipra atšķirība starp jau lielajām pilsētām, varbūt tādiem reģionu centriem, un starp mazajām pilsētņām. Mēs redzam paši, ka viņas jau ir zaļas. Ja? Un varbūt arī, kad daudziem cilvēkiem tas, ko es saku, viņi īsti varbūt arī nesaprot, ko vēl. Mums jau visa gan. Ja? Un ja tev ir pilsēta vairāk balstīta uz privātu māju, nevis daudz dzīvokļu mājām, tad reti būs tādi, kuram privāti. Ir jau, protams, cilvēki ir dažādi, bet pa lielam, ja mēs pabraukājam, visi privāti māju dārzi ir krāšņi, un tur viss ir gan puķes, gan siltumnīcas, un gurķi, tomāti, un viss notiek. Ja? Tā kā tas ir tas, ko es jau iepriekš minēju. Mums varbūt ir jāmāca, jāskaidro cilvēkiem, ko tas dos. Un tā ir tā lielākā varbūt, kur varētu ieguldīt naudu ne tik daudz, cik izdodot kaut kādus jaunus normatīvos aktus. Paldies! Jā, neatkārtojot iepriekšējo argumentāciju, ko es arī būtu teicis, minēšu vienu citu aspektu, proti tādu vispār politisko aspektu. Tad, kad es jau vairākus desmitgadus apakaļ sāku strādāt ar šiem jautājumiem, faktiski vidas jautājumi bija visaptveroši pozitīva attieksme, un klimata jautājums arī tika uztverts vairāk kā tāds zinātnisks, tehnisks. Un tas, kas notiek, tad faktiski mūsu tā politiskā uztvere, viņa atspoguļojās no ASV uztveres, jo ASV, protams, ir visi sociālie tīkli, mediji un tam līdzīgi. Un tas, kas ir noticis, ir tā kā izveidojies tāds priekšstatu kopums, kas ir nosacīti liberālie un nosacīti konservatīvie uzskati, ja, kur klimata jautājums piekrīt pie liberālā uzskatu kopuma, kas ietver tur arī visus šos dzimumu jautājumus un woke ideoloģiju klāt. Un tad faktiski tādam konservatīvi noskaņotam latvietim tad pienākās būt pret, jo viņš ir pret šo liberālo uzskatu, viņš ir konservatīvs un tā. Un tad tas, diemžēl, šādi ir izveidojies, ka kaut kādā lielā mērā šāds ir sadalījies. Tā, piemēram, enerģētikas jomā vējš un saule ir liberālā enerģija, kamēr konservatīvā enerģija kodola enerģija. Tas, ka Krievu gāzi nevajag, tad tā kā visi daudz maz saprot kopumā, bet tad vajag kodola enerģiju. Un tad, protams, ļoti grūti
kaut kur pateikt, ka faktiski šobrīd tie mazie modulārie reaktori īsti izmaksas ziņā vēl nav ne tuvu tam, lai tas būtu kaut kas iespējams, bet nē. Ja, tātad, lūk, un šis iedalījums, kad faktiski zinātniska problēma tiek ideoloģizēta, ir, manuprāt, viena no problēmām. Un tad man papildinošais jautājums, kopumā jau mums ir sabiedrībā diezgan zema uzticēšanās gan zinātnē, kā mēs to piedzīvojām dažus gadus atpakaļ, gan arī politiskajiem spēkiem un valdībai. Mazāk kā 1/4 daļa tikai uzticās mūsu politiskajiem spēkiem. Varbūt tā ir arī problēma. Droši vien, jā, tas arī pats par sevi šādi problēma. Kaut gan, protams, uzticība zema, labi, mums droši vien ir vēl zemāka, bet zema uzticība politiskiem spēkiem ir normāla demokrātijas situācija, lai augsta uzticība ir, teiksim, diktatoriem. Es tikai piebilstu to, ko Enārs teica. Es gribu vienu lietu piebilst, ka mēs latvieši pēc savas mentālitātes esam tā, kad paskatieties visu jauno, mums vajag laiku, lai mēs pieņemtu. Mēs sākumā pa lielam visam esam pret, un tad es saku, tad mēs lēnām iedziļinamies, tad mēs saprotam, kaut vai par šīm pašām pļavām. Jau kolēģis teica, ja, kā uz to reaģēja, un tad pamazām, un pēc tam mēs sakam, un visiem braucam un rādām, atbrauc mums tur no ārzemēm draugi, pastieties, kā mums te ir, pastieties, kas pāris gadus atpakaļ. Ja viņi būtu atbraukt, mēs teiktu, nē, tas taču ir galīgi, kā var nepļaut zālāju? Pēc kā tas izskatās? Ja? Es 6 gadus pēdējos strādāju Ukrainā. Ja? Labi, tas bija arī vēl pirms kara. Nerunāsim tagad par kara apstākļiem. Man arī tā likās, ka es iebraucu jebkurā Ukrainas, nerunāsim pa lielām mazpilsētā. Man tas pirmais priekšstats bija tāds, nopļaujiet vismaz zālāju, kaut vai centrā. Ja? Tā, diemžēl, tas ir. Lietas mainās. Madara, varbūt tev ir kas iebilstams attiecībā uz uzticēšanos, neuzticēšanos, jo principā jau pētījumi rāda, jo lielāka uzticēšanās, jo lielāks rezultāts, vai ne? Par uzticēšanos es nevarēšu tik tuvu komentēt, diemžēl, bet man ir ko teikt par cilvēku izglītošanu. Mēs par šo runājam jau gadiem. Ļoti, ļoti ilgi runājam par to, ka mums vajag izglītot cilvēkus, vai cik viņi ir neizglītoti, viņi vispār neko nesaprot. Dažos valdības dokumentos un intervijās pat ir lasāmas tādas frāzes, ka viņiem vienkārši vajag paskaidrot. Tas bija attiecībā uz mums, kad būs paskaidros, un tad jau mēs, tie NVO-šņīgi, beidzot sapratīsim. Es šaubos, bet jā, es novirzos no tēmas. Ir nepieciešams rāmis, lai cilvēki varētu izmēģināt, iejusties, saprast un beigās arī pieņemt. Bez tā rāmja mēs varam skaidrot, ko mēs gribam jebkurā jomā. Nebūs tā, ka mēs teiksim, ejiet pirkt bioloģisko pienu un brauciet tagad ar visu velospēdu un tagad, redz, kā sen jau man to vajadzēja, lekšu uz velo un braukšu projām. Ir ļoti, ļoti dažāda šī sabiedrība, arī cilvēki un viņu vajadzības ir ļoti dažādas. Un tas jautājums par to, ko tad iedzīvotāji vispār vēlas, pilsētās nav homogēnas grupas. Mums ir vide ar nepieciešama ģimenēm, ar cilvēkiem, tas ir ģimenēm ar bērniem, kas vēlas pabūt vienkārši vidē. Mums ir nepieciešama vide, kurā mēs varam netērēt naudu un joprojām pavadīt laiku. Mums ir nepieciešama vide un soliņi vecākiem cilvēkiem un sasniedzamība pakalpojumiem, ko arī pieminēja. Un šīs viss ir ļoti dažādas lietas, kas ir jāsalāgo, bet bez tā kopējā rāmja, ko tomēr veido pašvaldība un tālāk arī valdība, nekāda izpratne tur maģiski neparādīsies. Un tas rāmis, to var būvēt ļoti iespējami, to jau mēs darām ar citām lietām, teiksim, krimināla likums arī ir šāda veida rāmis, kur mēs pasakam, šis ir pieņemts un tas nav pieņemts. Tieši tas pats attiecas arī uz zaļajām politikām. Paldies! Un te jau arī var redzēt, ka mēs neesam tā kā homogēna grupa, bet tomēr esam diezgan tādā burbulī, jāsaka, jo neviens tur, es nezinu, vai negribēja publiski atzīties vai kā, bet visi domā, ka tā tomēr ir iespēja. Jā, droši. Īsu komentāru par šo.
man pēc visiem PR likumiem vajadzētu teikt, ka nekāda sloga nebūs, viss būs baigi labi, šis jums atmaksāsies, un atmaksāsies gan. Bet, protams, ka sloks nāk ar visām pārmaiņām. Un sloks nāk ne tikai ar finansēm, jo pārmaiņas prasa kaut kāds ieguldījums un investīcijas, bet sloks nāk arī ar to, ka mums ir jāpiespiež sevi pagaidīt tos pāris gadus kā sabiedrībai un ļaut kaut kam iedzīvoties un tikai tad paskatīties, kas notiks. Un tas vienmēr ir ļoti grūti. Mēs kā sabiedrība, esam pietiekami konservatīva un arī neaktīva, un tam ir dažādi arī vēsturiski faktori, kāpēc tas tā ir. Bet bez laika rāmja un iespējām, kas tiek dots iedzīvotājiem, es domāju, ka tā vienkārši lietas nenotiek. Bet es pieļauju domu, ka jūs gan esat ļoti aktīva sabiedrība, un es atgādinu, ka jums ir arī iespēja uzdot jautājumu ekspertiem, kas sēž skatuves. Es saprotu tehniski, ka tur ir tāds simboliņš, ko jūs varat nospiest un uzdot jautājumu, un es ļoti centīšos iekļauties laikā, lai šos jautājumus arī paspētu uzdot. Tātad Mentī.com platformā ir iespēja arī pievienot jautājumu. Ja kādam ir tehniskie izaicinājumi, tad pamājiet, mēs atnāksim jums palīgā. Vai arī varat pienākt pie Luīzes, viņa jums palīdzēs. Paldies! Un tad mēs pārējām pie tās otrā jautājuma bloka, kas ir par stereotipiem un atsaucamies atpakaļ uz virstēmu sarunu festivālam, kas ir tie jautājumi, par ko nedrīkst nerunāt. Un tad varbūt es došu Anitai vārdu. Anita, kā jūsu nozarē ir? Kas ir tas jautājums, ko jūs iespējams jau gadiem runājat un nekas nemainās? Vai arī tieši otrādi mēs, kā mēs mēdzam Latvijā teikt, paslaukam zem tepiķīša un nekustinam? Varbūt ir tāda, par ko nedrīkstāt un neparunāt šodien un vispār kopumā? Paldies par jautājumu tieši man, jo mēs esam šobrīd tādā laikā, ka mēs nedrīkstam nerunāt par faktu, ka mēs savus mežus izzāģējam industrijas vajadzībām, nedomājot par to, vai industrija dod atpakaļ pievienoto vērtību vai lepojās ar 2-3% no IKP un saka, ka tas ir augstākais sasniegums, vai kurš kuram diktē noteikumus, vai tā ir tāda sadarbība, kur abām pusēm ir ieguvumi, vai tomēr meža īpašnieki, kuri patiesībā sakot ir resursu pārvaldnieki, vai ne? Arī Rīgas meži ir resursi. Man iepriekš mācīja, ka tam, kam ir resursi, ka tas ir svarīgākais un noteicošais, bet to, ko mēs redzam nozarē, ka diemžēl ir pilnīgi pretēji. Mēs to redzam pēc pēdējiem notikumiem, ko mēs esam redzējuši, par to, ka resursu turētājiem praktiski nav nekādas teikšanas, jo viņam diktē noteikumus industrija. Industrija ir ārkārtīgi kvalitatīvi lobēta. Ir iesaistīts ļoti daudzas puses, un fakts ir tāds, ka mēs vienkārši pat nespējam apjaust to, cik daudz mēs esam nodarījuši pāri savai nākotnei, un ka ir pēdējais brīdis pamosties, lai vispār varētu spēt saglābt to, kas ir varbūt jau aizsākts darīt. Un tas ir tik sarežģīti un tik grūti, tāpēc, ka mēs esam maza valsts, mēs viens otru pazīstam, mēs esam mācījušies, teiksim, tā vienā kursā, vai ne? Mēs nākam no vienas pilsētas, mēs tātad strādājam nozarē. Nozarē ir pilnīgi skaidrs, ka tu vari strādāt 4 vietās, vai ne? Un tāpēc tu turi muti. Bet mēs kā Rīgas meži esam piedzīvojuši to, ka 5 gadu garumā mēs esam stāstījuši un teikuši, ka nozāģiet visu šodien nenozīmē to labāko ceļu. Mēs esam diezgan daudz zākāti. Jāatzīst paldies Rīgas domniekiem, kuri ir spējuši, kā to teikt, noturēt arī to kanti un neatļaut mums darīt pāri. Un arī paši ir bijuši ar ļoti lielu saprātu. Jo tas, ko mēs ļoti labi zinām, ka saimniekojot gudri un ilgtspējīgi, patiesībā sakot, izzāģējot mūsu meža resursus mazāk, var pelnīt vairāk. Un tie mīti ir tik daudz par to, ka es biju arī Saeimas ilgtspējas komisijas organizētā vienā no tātad konferencēm, un tā gan bija Baltijas jūras tēma, un es to citātu nevaru aizmirst, ko teica viena no pētniecēm, ka
patiesībā sakot, tikai un vienīgi zaļā vidē attīstās ekonomika. Kad degradētās teritorijās nekāda ekonomika neattīstās, jo tur, protams, bija pretmeti par to, ka tātad mums ir svarīga ekonomika, mums ir jāattīstās, mēs taču nevaram ļaut tur lauksaimniekiem nobankrotēt, industrijai nobankrotēt, zivsaimniecībai nobankrotēt, jebkurai industrijai. Un mums tiek likts jautājums balts vai melns, bet patiesībā sakot, ja mēs tā visi tiešām padomājam, man tas ir tik ļoti iespiedies galvā, ka tikai un vienīgi veselā ekosistēmā var attīstīties ekonomika. Es gribētu to, ka kāds no politiskiem spēkiem Saeimas vēlēšanās liek par vienu saviem lozungiem, un es domāju, ka tur būtu ļoti daudz cilvēku, kas tam piekristu. Un es gribu piekrist, vai es nezinu, kā to noteikt Madarai par to, ka patiesībā sakot, sabiedrība ir diezgan gudra. Un vienmēr kāds grib uzstādījumu nolikt, ka sabiedrība neko nezina un nesaprot, bet tā nav. Un vienkārši mēs jau zinām, ka latviešu tautas ticējums ir, ka gudrais paklusē, vai ne? Bet varbūt, ka ir jāsāk runāt. Un šī šodienas tēma un vispār lampas tēma ir par to, ka latviešu tautas ticējuma varbūt nav taisnība. Tas varētu būt tā galvenā tēze, vai ne? Ir laiks pārrakstīt latviešu tautas ticējumus. Paldies, paldies par viedokli. Paturpināsiet, Anda. Varbūt īsi var ieskicēt, es pieļauju domu, ka klātesošie zina, bet varbūt atkārtojumam, kas tad ir tas jaunais Eiropas Bauhaus un kas varbūt ir tāds tipiskākais stereotips, kas man pirmais nāk galvā, tas ir dārgi. Un kam tas ir gudro, vai kā mans dēls saka, jauniešu auditorijā, tas ir kapitālistiem. Viņiem ļoti patīk tas vārds, tas ir kapitālisti iegriba. Tas ir tāds stereotips, kas dominē tādā jauniešu burbulī, bet kas varbūt ir tas jautājums, par ko mēs pa maz runājam, vai atkal jau ilgi runājam un nekas nemainās? Es varbūt pavaicāšu klātesošiem, kas zina, kas ir Eiropas jaunais Bauhaus? Tas ir tā kā es laišu kādi 30–40% apmēram. Eiropas oficiālais paziņojums vispirms no kapitalistiskās Eiropas. Eiropas jaunais Bauhaus ir Eiropas komisijas iniciatīva, kura ir uzsākta ap 2021. gadu, lai spētu ar realistiskiem paņēmieniem ieviest zaļo kursu, arī klimata noturību tā skaitā, tā, lai cilvēki to pieņemtu, saprastu un arī izdarītu, un lai šis zaļais kurs nāktu kopā ar kopienas saliedētību, ar inovācijām, arī ar zinātni kopā, ar radošumu un arī daudz estētiskāku un pievilcīgāku dzīves vidi. Es tā plaši iztulkoju, bet ja mēs noņemam šo lozungu vai šo politiskās iniciatīvas virsrakstus, tad 3 vārdos tas ir skaisti vietējā kontekstā, ilgtspējīgi un iekļaujoši. Un tad ir jāprasa, kurš no mums negrib, lai šīs 3 lietas izpildās katrā solī, katrā apbūvētās vidas solī, ko mēs īstenojam. Un tiklīdz mēs noņemam šos lozungus, tā arī runas par kapitālismu kaut kā kļūst neaktuālas. Tas varbūt arī ilgtspējīgs sociālisms. Un tad jautājumi par tiem stereotipiem ir vairākas lietas. Viena lieta ir, ko mēs kā profesijas pārstāve, mēs ļoti stingri sakām, ka nevienam arhitektam nebūs nekāds certifikāts par to, ka viņš spēj strādāt pēc jaunā Eiropas Bauhaus principiem, jo šīs lietas ietver izglītība, profesijas apraksts un profesionālā ētika, un mēs nedosim certifikātus par to, ka arhitekts ir arhitekts vai par to, ka viņš ir cilvēcīgs, empātisks un dara savu darbu. Tātad tas ir must have, par to vispār nav runas. Un vairāk stereotipu ir tieši pašvaldībās un publisko pasūtītāju pusē. Protams, ka pirmais tas ir dārgi. Un tad mēs atgriežamies pie tā, ko es teicu sākumā, un prasam, vai tad izdarīt darbu tā, kā tas ir jādara, pie mums tagad ir dārgi vai vienkārši normāli.
Un tad mēs, protams, atgriežamies pie zemākā cenas iepirkuma. Nē, iepirkuma sistēma, tā kā viņa strādā šobrīd, nav normāla. Šī sistēma ir tas, par ko mēs runājam, bet, kā lai saka, baigi lēni iet tā labošana. Iepirkuma sistēma ir īpaši projektēšanā uzblīdusi uz segmentu, kuru virza dažādu citu profesiju pārstāvju vieglas un ātras peļņas nolūkos, piesaistot nekvalitatīvus resursus, vienkārši ātri un lēti darot darbu zemākās cenas iepirkumā, bez ieinteresētības, bez empātijas un bez vis tā pārējā. Ceram, ka jaunais pils pakāpeniski to kaut kādā veidā spēs salabot. Tātad dārgi, tas pirmkārt nav dārgi, bet ja jūs ejat uz zemākās cenas iepirkumu, kur lētāk ir tikai nozagt, tad jebkas cits ir dārgi, protams. Un nākamais jautājums ir par to, ka būtisks iebildums no pašvaldībām ir tieši par laiku. Jā, kvalitatīvai projektēšanai vajag laiku, domāšanai, draugi, vajag laiku, to mēs neviens nenolieksim, bet ja mums finansējuma programma izsludināja vakar un jāiesniedz rītā, protams, ka laika mums nav. Un tad vēl ir tie sasodītie augstas gatavības projekti, kuriem ir jābūt kabatā katrā pašvaldībā, tad, kad nāks nauda. Bet tad ir jautājums, vai mēs projektējam vai kaut ko būvējam, tāpēc, ka dod naudu vai tāpēc, ka mums vajag. Un tad varbūt ir vienkārši jāsāk plānot un domāt par to, ko mums vajag, domāt ilgāk un domāt kvalitatīvāk, nevis vienkārši grābt projektus, tāpēc, ka ir izsviesta nauda pēc mēneša vai pēc 2. Un tad, ja mēs paskatāmies par šo kā stereotipiem pret realitāti, tad tie nav stereotipi, tā ir vienkārši aplama īstermiņa domāšana. Paldies! Madara, kā ir ar iedzīvotājiem? Vai iedzīvotājiem ir kādi kvēli, augsti sapņi, un pašvaldība saka, nebūs? Tas mans pieminētais jau pilsētas pļavas piemērs, kur pašvaldība uzskata, ka pīpenis ir zem 20 centimetriem, bet realitātē tas tā nav. Bet varbūt ir vēl kāds iniciatīvas, ko iedzīvotāji vēlētos, bet ir kaut kāds regulējums, kas pasaka nē, vai arī ir atšķirās iespējas redzējums. Kā ir? Ko jūs gribētu? Jā, es domāju, pat šo nelielo auditoriju aptaujājot, mēs dabūsim ļoti dažādas atbildes. Un te būs jau pirmais šķērslis. Mēs netiekam pat līdz pašvaldībai. Mēs varbūt varam visi vienoties, ka mums vajag kratīt pirkstus pašvaldību, bet pašvaldība nevar nekādā scenārijā apvienot pilnīgi visas iedzīvotāju intereses. Un iedzīvotāju intereses ir, pa lielam jau ieliekams tādās ļoti normālās kategorijās, arī, kā tikko pieminēja, skaistums, iekļaujošs dizains un ilgtspējīgs. Un tad mēs nonākam pie tā, ka katram vajadzētu tagad definēt, ko nozīmē skaisti, un tās būs pilnīgi kaut kas dažāds. Bet tādas konkrētas lietas, kuras nav sarežģīti atrisināt, varbūt tā ļoti sarežģīti un vajadzētu risināt, ir pirmkārt skaidrāka sistēma, kā izvest atkritumus, kas ir nestandarti, sevišķi lielgabarītu. It sevišķi lielajās pilsētās tā joprojām ir problēma. Mums nav pietiekami daudz informācijas, kur, kad, kā, un tā sistēma nav tik ļoti atstrādāta. Otrs, lielāka iespēja iedzīvotājiem parūpēties par saviem pagalmiem un atrisināt šo te mūždienu veco īpašnieciskuma vai īpašuma tiesību jautājumu. Pašvaldība neko nevar darīt, tāpēc, ka ietve pieder kādam iedzīvotājiem, iedzīvotāji neko nedarīs, tāpēc, ka tas ir jādara pašvaldībai, un kurš tad vispār ies kaut ko darīt, ja kas man par to būs un ko man dos pretī. Kaut kā tas ir jārisina. Iespējams, ka tie ir kādi saistošie noteikumi, iespējams nē, bet tas jau lemj pašvaldība. Un trešais, arī tāds aspekts, pie kā ir jāpieķerās, ir jāskatās uz to zaļumu plašāk. Ne tikai sabiedriskais transports, ko jau pieminēju, un enerģijas patēriņš, bet arī, piemēram, trokšņa piesārņojums. Par to, ka visi sūdzās par skaļiem motocikliem, un tā ir viena lieta, kur mēs noteikti varētu kaut kā vienoties, vairāk nekā par pļaušanu kaut vai. Kāpēc mēs šito nevaram atrisināt? Nakts vidū man zem logiem skaņ ļoti slikts kvalitātes spāņu reps, kas
dimdina pilnīgi visu istabu. Nu, tas nav normāli. Un es dzīvoju pie kapiem. Tur vispār vajadzētu uzlikt klusumu kaut kādu limitu. Nu, tādas it kā mazas lietas, kas sākas ar it kā sīkumiem, bet patiesībā būtiski uzlabo dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem. Un to var diezgan vienkārši arī, manuprāt, testēt, kaut vai iedzīvotājiem pašiem saprast, nu kā tad es gribētu nosēsties dažādās pilsētas vietās, nedaudz pabūt tur bez nekādiem citiem ārējiem stimuliem un padomāt, cik labi es jūtos uz šīs galvenās maģistrāles, cik labi es jūtos citā vietā, kas ir tie elementi, kas pilnībā maina lietas. Un iespējams mēs uzzināsim, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis papildus parkings, bet kaut kas pavisam cits, kas nav vēl apdomāts. Jā, man liekas, tāds dialogs un saruna, kāda mums šodien ir, tā būtu ļoti svarīga un vajadzīga. Un arī mums Latvijā ir daudz labo piemēru, kur ir aktīvs apkājums, iedzīvotāji iesaistās arī lēmumu pieņemšanā. Es gribās piemēru, ja? Jā, es gribēju tieši to piebilst, klausoties to, ka mums jau šobrīd pēc likuma katrā pagastā jābūt iedzīvotāju padomē. Un atkal atgriezīšos pie tā, ka visu nosaka cilvēku faktors. Un ticiet man, ir ļoti aktīvi. Man pēdējā laikā ir diezgan daudz piemēru, braukājot arī apkārt pa Latviju, kur iedzīvotāji, maza pagasta iedzīvotāji, kur ir 400 cilvēki, varbūt vairs tikai pagastā. Viņi sanāk kopā, viņi pavelk pašvaldību, pagastu pārvaldnieku, lai viņam palīdz tur. Viņi atrod uzņēmējs, kas atvedīs dēļus, krāsas, visu. Viņi uztaisa superbērnu rotaļlaukumu. Viņi uztaisa vienā ciemā mēs bijām lauku estrādi. Viņi vairākus gadus atpakaļ uztaisīja lauku estrādi, kur tagad viņi rīko savu vietējo gadatirgu, un tas ir aizgājis plašumā. No tur brauc gan tirgotāji, gan cilvēki jau ziniet, mutiskā reklāma izplatās mazajā Latvijā visātrāk. Nevajag likt lielus plakātus, neko. Ja, un te ir tas stāsts, ka nevar visu uzrakstīt uz papīra, visur vajag būt samērīgumam, un cilvēku faktors nosaka visu. Būs aktīvi cilvēki, viņi paši visu izdarīs un iesaistīs, un te jau nav vairs pretargumentu. Tādai pilsētas vadībai vai deputātiem nebūs pretargumenti, ja atnāks tā iedzīvotāju padoma, pateiks un parādīs konkrēti, ko mēs gribam izdarīt, un vēl jo labāk viņi izdarīs, un tad parādīs. Redzi, mēs jau jums nenācām prasīt naudu, ja? Mēs paši izdarījām to. Tā kā tas pēdējā laikā tas paliek, un, kā lai saka, ar vienu aktīvāku un aktīvāku. Nevajag nākt tikai un prasīt, viss nav naudā. Viss mums arī daudz, kas pašiem ir jādara. Tad pajautāsim, kā jums ar to darīšanu. Tad jāuzraksta jautājums. Labi? Nav iekļaujoši, es zinu. Bet laiks uzliek to rāvi, kāpēc neesam. Bet jautājums jums, ko jūs varētu mēs priecātos redzēt atbildes, kas ir tas, ko jūs esat pēdējā gada laikā inicējuši pašvaldībā, pilsētā vai laukos, darījuši pašvaldībā, sadarbībā ar kādu vai individuāli, tad atkal jūs lūgums atvērt telefonus, tie, kas jau aizbirs kodiņu, tad tur atkal uz ekrāna var redzēt vai arī noskanēt. Jā, un atgādina, ka var uzdot arī jautājumus. Un, mēs jau pārgājām uz tādu praktisko risināšanu, uz praktisko darīšanu, un tas arī tāds noslēdzošais bloks, lai nav, ka mēs tikai iezīmējam, ka viss ir slikti vai viss ir labi, bet aizejam mājās ar sajūtu, ka es varu darīt lietas, un ka daudzas lietas patiešām es varu ietekmēt. Tad varbūt Anita jautājums, kā varbūt pilsētas iedzīvotājs, šī gadījumā varbūt vairāk Rīgas vai apkaimes iedzīvotājs varētu ar jums sadarboties, vai arī ko katrs no mums, mēs aizbraucot pēc lampas, mājās varam izdarīt, lai tie atslēgas vārdi, koki, parki, pļavas ir patiešām mūsu ikdiena. Patiesībā iedzīvotājiem ļoti liels iespējas, vismaz Rīgā ir apkaimju iedzīvotāju centri, caur kuriem var sadarboties. Rīgas meži paši arī ir ārkārtīgi aktīvi un sadarbojās ar iedzīvotāju biedrībām, un mēs zinām, ka ir Torņkalna biedrība, Āgenskalna biedrība, Mangaļsalas biedrība un visas tās mazās biedrībiņas. Mēs tur visur esam iefiltrējušies, mēs tur visur klausamies un gribam zināt un sajust, ko cilvēki jūt un ko cilvēki domā. Bet patiesībā bez tā visa, ko cilvēki var darīt saistībā ar to, ka paskatīties, kas notiek tavā piemājas pļavā, tad, kad tu to nenopļauj līdz ar pirmajiem zāles stiebriņiem, ir ārkārtīgi svarīga lieta, kas būtu jādara. Tās ir invazīvās sugas. Un arī tikko vakardien mani kolēģi
kopā atkal jau ar aktīviem iedzīvotājiem, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, veica invazīvo tādu puķu, teiksim, iznīcināšanu savās apkaimēs. Un mēs varam runāt par tām svarīgākajām. Zeltslotiņa vēl nav pamodusies, Spridzene ir pamodusies, Sprigane, un arī, protams, Latvānis, kas ir visapkārt, un mēs redzam, cik daudz un cik ātri šās invazīvās sugas iespiežās arī pilsētvidē patiesībā. Un tas ir tas, ko cilvēki noteikti varētu darīt. Laikam jau vispilgtāk izpaužās zeltslotiņa, kur mēs redzam tos skaistos laukus, kā cilvēkiem liekas, cik skaisti, vai ne, dzeltens slotiņas. Mēs aizbraucam kaut kur un redzam, ka ir nopļauts mauriņš un zeltslotiņa ir atstāta. Un vienkārši, jo zaļš jau nav tikai, kā to teikt, dabīga pļava, zaļš ir arī tas, kā mēs spējam to pļavu saglabāt. Un, lai mēs to saglabātu, ir jāpieliek roka, un mēs jau sen nevaram ciest, atklāt sakot, Rīgas mežu vienkārši ienīst lielo talkas dienu, tāpēc, ka tad katrs sevi cienošs cilvēks grib iztīrīt savu šķūni un samest tos atkritumus it kā atrastā vietā, un tad mums tas viss būtu jānovāc, bet tas, kas mums ārkārtīgi patīk, ir šīs talkas. Ļoti, ļoti mums patīk šīs talkas, kad iedzīvotāji sakopja savu apkārtni, ieraugot to, ka tur ir kāda no šīm invazīvām sugām, kas patiesībā pārņem visu mūsu zaļumu. Un cilvēki ir ārkārtīgi aktīvi, un mums ir viena biedrība, kura saka, ka mēs gribam būt kā dabas rangeri, un viņi grib pieskatīt tās savas teritorijas, un tas ir ļoti labi. Protams, mēs redzam arī to otru pusi, kad iedzīvotāji tik līdz kaut kas sakopts, tā gribās kaut kur varbūt kaut ko bišķiņi pagrēkot. Un laikam šī gada tas bēdīgākais stāsts ir Rīgā nozaktie rododendri. Jo ziema bija augsta un rododendri izsala, vai ne? Un tāpēc ir ļoti, ļoti daudz, kas tāds nodarīts, bet jā, tās tādas nianses. Bet jā, es teiktu, ka šīs talkas par invazīvajām sugām būtu ļoti, ļoti vērtīgas. Jā, es viennozīmīgi pievienojos, jo mums arī atkal atsaucoties uz universitātes piemēru, tad mums bija ļoti diskusija karstos toņos ar apsaimniekotāju, kurš arī uzskata, ka lupīnas ir skaistākais, kas vien var būt. Un mēs, 3 gadi pagāja, beidzot mums izdevās pārliecināt, bet tas prasa laiku, ko mēs jau te vairākas reizes runājām. Laiks, regulāri ik pa laikam, vai ne? Un tā kā tāds, Anda, varbūt no tādas pilsētu plānošanas vai no arhitekta skatījuma, kas ir tā, ko mēs varētu darīt? Visi kopā vai katrs atsevišķi? Tur ar vai bez arhitekta tam varbūt nav liels nozīmes, bet es redzu, es pati dzīvoju Rīgā centrā, diezgan aktīvā mājā, ar aktīviem kaimiņiem un diezgan atbalstošu apsaimniekotāju. Un es gribu ieteikt tās sakot priekšdārzeņus, sakot pagalmus. Tas arī nevienmēr ir ļoti lēti, jo, protams, ka katrs melnzemes kubikmetrs kaut ko maksā. Var prasīt atbalstu pašvaldībām, bet bieži vien pietiek jau tikai ar darīšanu un ar to, ka no uzkrājuma fonda ļoti daudz ko var izdarīt. Un tad, protams, mans sapnis būtu šie nojauktie žogi un kopīgie labiekārtojumi pagalmiem, bet tur ir ārkārtīgi daudz gan juridisku, gan atvainojot mentālu šķēršļu. Bet tas, ka arī pēc plānošanas noteikumiem katrā pagalmā ir jābūt iebrauktuvē, encik stāvvietām, šķībam vai greizam, bet savam bērnu laukumam, tas, manuprāt, nav ne skaisti, ne ilgtspējīgi, jo tie plānojumi rezultātā ir greizi, neglīti, un tomēr būtu jāveido šie kopējie labiekārtojumi, kas gan tiešām vieno cilvēkus un padara arī šo pilsētu zaļāku, jo katrs šis liekais iebraucamā ceļa metrs, lai izveidot šo pagriezienu, apgrieztos, izbraukt atpakaļ, šie žogi traucē izveidot ērtāku, racionālāku kustību, un līdz ar to mēs ļoti daudz platības zaudējumu apzaļumojumam. Bet es drīkstu pajautāt jautājumu, kā var panākt, ka tā māja ir aktīva? Kā jums tas ir izdevies? Sākumā baigi strīdējās cilvēki.
strīdās vēl ar vienu, bet nu jau tā kā konstruktīvāk 10 gadi. Atslēgas vārds ir atkal Nu, laiks. pamatā ir tas, ka tomēr ir tā visiem beigās viņi sastopās pie tā, par ko mēs nestrīdamies. Mēs visi gribam, lai būtu labāk. Tikai tās vēlmes, kā mēs gribam labāk, ir atšķirīgas. Bet tad sāk ar tām, vienojas par tām mazajām lietām, par kurām visiem ir vienprātība. Nu, kaut vai tur par to jauno puķpodu, tad jau pamazām, ka tā pirmā lieta ir izdarīta, tad nevajag uzreiz sākt ar kaut ko milzīgu kapitālu, bet ar tādām mazām lietām, par kurām var vienoties. Tas labs padoms, paldies, Anda. Mādara, varbūt es tev pajautāšu tādu, kas bija, atsaucoties uz jautājumu par iniciatīvām, kas varbūt bija tava pēdējā iniciatīva, ko tu esi realizējusi savā dārziņā vai savā dzīvoklī vai arī kopā ar kādu, ko mēs varētu pārņemt un nedaudz nošpikot no tevis? Šis ir komplicēti, jo es vairs nevienmēr spēju atšķirt, kur sākos es un kur beidzas mans darbs, kas nav veselīgi. Bet jā, ir vairākas lietas, un man liekas tā viena lieta, kas varbūt man visu dzīvi ir bijis ļoti bail teikt kaut ko cilvēkiem, un liekas, nu, ko tad viņi te padomās un tā. Un tad es sapratu, ka viņi padomās jebkurā gadījumā, un tāpēc es labāk pateikšu. Un tad es kļuvu par to īgno dāmu, kas aizrāda dažreiz, nu, teiksim, kādam, kas ļoti skaļi klausās kaut ko trolejbusā kopīgā telpā vai, nu, tur plūcis puķis dobē botāniskā dārzā. Nevajag baidīties aizrādīt un būt par nīgro kaķu tanti, jo vienā brīdī, nu, tā ir mūsu telpa un mēs kaut kā ļaujam pārkāpt savas robežas, vienkārši nenoliekot tās skaidri. Puķis botāniskā dārzā nevar raut visi, ja kāds to dara, paldies, parkos arī nedrīkst, ja? Izrakt rododendrus un nākt uz botānisko dārzu ar savu lāpstiņu nevajag. Nu, un tā ir tāda normāla lieta, un sekojot Silvijas Brītas brīnišķīgās tulkotājas, piemēram, arī viņa izrādās lamājās uz puķu rāvējiem dārzos. Nu, es neeju apkārt un nelamājos, tik traki jau nav, bet nu, tā ir tāda viena lieta, kur nepaklusēt tad, kad mums ir kaut kāda iekšēji skaidra robeža un liekas, nu šis nu gan nav pareizi, būtu svarīgi. Kurā brīdī es varu būt tas mierinošais lietus, kas tikai tā maziem solīšiem un pilina, un kurā brīdī nu, tomēr tā vētra ir jāsaceļ. Ļoti pārdomas raisoši tavs ieteikums. Bet jūs vētru šeit netaisiet, labi, jo cita... Nē, viss jau labi. Vētras jūs drīkstat rakstīt jautājumu formā, un tad pajautāšu, varbūt tās mēs runājām par individuālajiem risinājumiem, bet nu, es zinu, ka jums nepārāk patiks šis jautājums, bet ko tad pašvaldība vai valsts man varētu piedāvāt? Kāda veida atbalstu es varētu saņemt jau šodien, rīt? Nu, tā kā varbūt klimata, enerģētikas jomā vai labiekārtojuma jomā. Kas ir vieglākais, ar ko sākt? Jā, nu, nezinu, vai vieglākais. Klimata un enerģētikas ministrija jau šajā, teiksim, Eiropas fondu periodā un nākošajā turpinās veido projekts pašvaldībām pret plūdu, aizsardzībai pret plūdiem, jo faktiski šie klimata riski pieaugs arvien vairāk. Un otrs virziens ir notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana, un notekūdeņi jau ļoti lielā mērā ir sakārtot, kaut arī vēl ne visur, bet lietusūdens ir problēma, un mums arvien vairāk, ņemot vērā tādus ļoti straujas un varbūt īslaicīgus uzplūdus, nāksies pāriet pie dabas risinājumiem, kad šie ūdeņi tiek novadīti kaut kādos dīķos vai tam līdzīgi nostādināti, nevis ļoti dārgos kolektoru risinājumos. Tas nav ministrijas. Un varbūt vienu lietu vēl no Rīgas domas. Mēs vēl šodien pārunājām ar Labklājības departamentu. Un, faktiski šie klimata jautājumu un klimata problēmas arvien vairāk novedīs pie karstuma viļņiem. Mums ir bijis tā, ka vairākus gadus viņi nav bijuši, varbūt pat kādu gribētos, bet
tad, kad viņi uznāk, tad patiesībā tā ir ļoti liela problēma veciem un neaizsargātiem cilvēkiem. Un, ja tos cilvēkus, kurus regulāri apmeklē sociālais dienests un kas ir tādā uzskaitē, tad arī šādā gadījumā arī īpaši apmeklē un uzmana un skatās, lai viņi būtu padzēruši vai nav kaut kāda slimība sāsinājusies, tad ir ļoti daudz vecu vientuļu cilvēki, kuri faktiski ikdienā neizmanto šo sociālo dienestu, jo nav tas tāda nepieciešamība. Un tas, ko mēs pārunājam, ka faktiski būtu jāsagatavojās šādiem gadījumiem, un tad tas noteikti ļoti lielā mērā ir sadarbības jautājums ar apkaimēm, ar šo māju biedrībām, kuras, diemžēl, arī vēl daudz viet nav. Lūk, un, protams, tas, ko jau es minēju, kā veicināt, lai būtu šie iekšpagalmi un šīs teritorijas sakoptas. Ja tur ir pilotu projekti, bet tādā globālā līmenī tas Rīgā vēl nav atrisināts. Paldies. Paldies. Jā, ja mēs runājam par programmām, es jau redzu vienu programmu, tur ir, jā. Un tā ir spilgti parāda LIFE programma, ko arī administrē Vara ministrija, un kur jau ir iesaistīts jau šobrīd. Mēs redzam 16 pašvaldības gan Latvijā, gan Igaunijā. Tas projekts iet savu gaitu, un tas ir tāds lielais projekts. Bet to, ko es jau iepriekš minēju, ir arī ar likumu noteikts, ka šīm iedzīvotāju kopienām katrai pašvaldībai ir jāizdala. Jau budžetā jāizdala līdzekļi, un tad viņi var sniegt šos te mazos projektiņus paši, domāt, ko un kā viņi darīs. Tas ir tas lokālais līmenis, kur to, ko es teicu, citi izmanto ļoti aktīvi, citi varbūt vēl nē, cilvēku faktors nosaka visu. Un ja vēl es tikai vienu piemēru gribēju pie iepriekš teiktā, ja es tā paskatos tagad apkārt, es esmu tā paudze, kur dzīvoja bloku mājās, ja, kur nebija bērnu rotaļu laukumu, mēs paši kāds vecāki uzbūvēja kādu smilškastu. Paskatieties tagad, kurā pilsētā vai kurā ciemā nebūs skaists, ja pie skolām, pie bērndārziem skaisti jauni uztaisīti bērnu rotaļu laukumi. Tas izceļās, tas pilnīgi, pēdējā laikā arī parkos mēs redzam, kā top jauni skaisti bērnu rotaļu laukumi, un viņi ir apdzīvoti. Tās pašas arī mazās bērni, es nezinu, kā viņas skuterīši, skaterīši, kā viņi ar tiem rollerīšiem, jā, tur, kur viņas ir šīs trases, tur ņūdz no rīta līdz vakaram, tie bērni ņūdz, un tās ir tās vietas, kas mums ir vajadzīgas, un ir vēl vairāk un vajadzīgas, un tas ir tāds labs piemērs, kas būtībā braucot visur pa Latviju pēdējā laikā, krīt acīs, ka mēs ejam uz priekšu, mēs attīstamies. Un es domāju, ka daudzi šie, arī caur tādiem projektiem, vai arī caur budžeta naudu, tieši nākot iedzīvotājiem ar savu iniciatīvu, ar savām prasībām, tas ir tapis. Jo pie jaunajām mājām mēs jau redzam, tad man droši arhitekti neļaus samelot, kur ceļ jaunos, projekts Rīgā, man liekas, tur jau ir tā kā prasība, ka jau ir jābūt, jā, šiem bērnu rotaļlaukumiem, tas arī spilgti izceļās. Tā kā mana paudze to nevarēja. Tagad bērniem tas ir norma, un tas ir ļoti patīkami un labi. Anda, vai tu vēlies nokomentēt par bērnu laukumiņiem? Var arī nekomentēt. Nē, tur jau viss ir kārtībā. Ir obligāti jaunajos projektos, un tā ir pašvaldības saistošo noteikumu prasība. Bet tas, ko es iepriekš pieminēju, ir būtu nepieciešams vairāk sadarbības, ir divi objekti blakus, un starp tiem ir nevis žoks, bet tiem ir kopīgs iebraucamais ceļš, kopīgs apstādījums sistēmas un kopīgs bērnu rotaļu laukums, varbūt lielāks, foršāks, nevis katrā žoga pusē savs. Tas ir tā plānošanas lieta. Paldies. Luīze, vai mēs varētu apskatīties, vai arī Daniels var parādīt jautājumus, ja kāds ir iesūtījis jautājumu? Paldies. Man tas sarežģītais uzdevums tagad izvēlēties. Šis varbūt ir ātri atbildāms. Anda jautājums, kā panākt zaļā... tas bija cits.
Vai man pazuda tas jautājums. Vai zaļā, es atcerēšos, vai zaļā pilsēta ir tikai koki un parki, bet man liekas, mēs jau pieskārāmies, ka nē, bet varbūt Anta var pakomentēt vēl. Jā, es laikam sākšu to pašu. Zaļā pilsēta ir cilvēkam, un ir svarīgi, lai cilvēkam nebūtu ar auto jābrauc līdz tiem kokiem un parkiem, lai ikdienā šī vide būtu pievilcīga un ērti apgūstama ar kājām, velosipēdu un servisu pieejamību. Paldies! Cik sarežģīts uzdevums. Es darīšu tā, kā mans vīrs vienkārši randomā. Viņš man lasa manas ziņas randomā, tāpat es arī lasīšu jūsējos jautājumus. Tas ir pārņemot reālo dzīvi droši vien. Šis ir, manuprāt, tāds aktuāls jautājums. Mēs daudz runājām par to, ka daudz labas iniciatīvas, bet te ir tāds jautājums, kā jūsuprāt veicināt cilvēku izpratni par to, ka arī pašvaldības un valsts institūcijas arī mācās. Un ka nevienmēr visi risinājumi būs perfekti, bet ar laiku var tikt pārveidoti. Atkal par to, ko mēs jau runājām, kad gaidīt vai ne, uz to rezultātu. Bet kā ir, vai mēs mācāmies arī paši valsts institūcijās, pašvaldībās, kā notiek? Jo iedzīvotāji, mēs noskaidrojām, ir gudri, un arī šī auditorija zināja atbildes uz jautājumiem. Man ir grūti atbildēt, cik mācās, bet iespējas mācīties. Dažādi veidi kursi, dažādi veidi semināri, pat tepat Latvijā un arī ārvalstīs, un, kur dalās ar pieredzi. Arī, teiksim, mūsu ministrijā cilvēkiem ir ļoti daudz. Cik daudz un kā mēs to izmantojam, tas ir cits jautājums. Ja? Bet teikt, ka nav iespēju, tam es pilnībā nepiekrīstu. Es gribu izprovocēt šito, lūdzu atvainojiet. Droši. Tas, kā es saprotu to jautājumu, ir vai valsts un pašvaldības paši mācās no procesiem un procesos, jo mēs kā nevalstiskas organizācijas bieži redzam, ka mēs ejam ar padomiem, mēs ejam ar profesionāliem padomiem, un mēs redzam šo sienu. Varbūt jūs mācaties, bet bieži mēs to neredzam. Cilvēki ir ļoti dažādi, un cilvēku faktors nosaka visu. Viens būs tāds, kurš ņems pretīm, cits neņems. Un otra lieta, ko es varu vēl pateikt, jūs paši ziniet, deputāti mainās ik pa 4 gadiem. Ja? Un, diemžēl, vieni atbalsta, nāk pēc 4 gadiem un saka, nē, šitais, ko tie atbalstīja, galīgi nekam neder, un mums ir cits prioritātes. Ja? Un tad tas cilvēks, diemžēl, ir pa vidu, ja? Un viņam ir jāiet atkal un atkārtot jāpierāda, bet tā ir dzīves realitāte. Jā, kādreiz mans kolēģis Saimā, kurš vēl tagad ir Saimā, Aleksandrs Kirsteins, minēja, ka latvieši ir ļoti labi juristi un ļoti slikti politiķi. Un es tam visnotaļ piekrītu. Ja, tā problēma ir, ka mēs esam ārkārtīgi pārbirokratizējuši procesus. Un faktiski arī, kā es jūtu, teiksim, pašvaldībā ne jau deputāti ir tie galvenie noteicēji ir šie departamenti un ierēģi departamentos. Un kāpēc ne deputāti? Tāpēc, ka deputātiem ir daudz mazāk zināšanas, un savukārt tiem ierēģiem ir zināšanas, kā tas visu laiku ir noticis. Un tā liekas arī labi, un tad ir, diemžēl, ļoti liels problēmas ienākt šiem jaunajām idejām, un reizēm tam atkal traucē tas pārbirokratizētais juridiskais regulējums. Lai tu kaut ko panāktu, tad tas prasa gadus, un tad mums ir kaut kā jāmēģina tikt kaut kā vaļā no liekā regulējuma arī, ne tikai mācīšanās problēma. Bet paturpinot šo, tad te ir ļoti praktisks dabas jautājums. Ja es kā iedzīvotājs regulāri iesniedzu, es drusku pārfrāzēju, ieteikums pašvaldībai un gadiem mans ieteikums netiek uzklausīts, pat ja tas ir pamatots zinātnē vai viss kaut kur citur, ko man darīt, ja mana pašvaldība ar mani negrib sadarboties vai ar kopienu? Es uzreiz atbildēšu. Es domāju, ka
mēs kā deputāti Rīgas domē saņem kaut kādu vēstuli, kas ir adresēta visiem deputātiem. Un tad visi deputāti viņu saņem, un jāatzīst, ka es arī nevienmēr kaut ko daru ar šo vēstuli. Bet savukārt tanī brīdī, kad ir šī kopiena, kas nāk pie deputātiem un pie pašvaldības, tad ar viņu nerēķināties ir daudz grūtāk. Tā tad apvienot spēkus. Ja? Tas autors vai autora zinat, ka jāapvieno spēki, lai varētu panākt izmaiņas. Un tad ir jautājums arī viens ļoti praktisks par to, ko mēs jau pieskārāmies par mikrorajoniem. Te ir jautājums, vai tas ir vispār reāli zaļināt mikrorajonus, iekšpagalmus un ar ko vajadzētu sākt? Varbūt Andi ir atbilde vai Anita ir atbilde. Es varbūt, cik man zināms, gaisā virmo ideju par, tas ir saistīts kopā arī ar siltināšanas ēku energoefektivitātes projektiem par to, ka ir jābūt šai te kvartāla pieejai. Un tad, kad ir šī kvartāla pieeja, tad, ja šai pieeja nāktu līdzi arī labiekārtojums vai vismaz labiekārtojuma koncepcija, ko var pa kārtām realizēt nākotnē, jo tas ir ļoti spēcīgs instruments, jo tur var vienlaicīgi realizēt vairākas lietas tiem, kas varbūt nav praksē plānotāji. Tātad pirmkārt daudz būtiskāk uzlabot vidas piekļūstamību, sakārtojot ieejas ēkām, novākt šķēršļus, pakāpienus, lai vismaz ēku pirmie stāvi tur, kur tas ir pieejami, lai šie pagalmi nav bedraini, lai tie ir līdzeni caurstaigājiem ar visām kājiņām un ar visiem ritentiņiem. Nākamais ir sakārtot apstādījumi, sakārtot stāvvietas un, protams, kā estētiskā apbūvētā vide, kur ir šī vide vismaz kvartāla vai skatiena robežās apkārt ir harmoniski vienas, un es gribētu atzīmēt, vienas profesionālas un merkantīli ekonomiski neieinteresētas rokas vai komandas dizainēta. Jā, paldies. Un noslēdzot, es izmantošu dienesta stāvokli un jautāšu par izglītību, jo tas ir mans lauciņš arī. Un tad mēs runājām par to izglītošanu, un te ir jautājums, kurš vai kāds ir atbildīgs par sabiedrības izglītošanu? Kura atbildība tā ir? NVO, pašvaldības? Es atļaušos, kamēr kolēģi domā, personīgi viedokli paust. Man liekas, ka katrs ir atbildīgs savā jomā par to, lai to labo lietu mācītu pārējiem un negaidītu uz to, ka kāds cits to manā vietā darīs. Bet tai ir jābūt pārliecībai un vēlmei to labo bacili izplatīt tālāk, nevis norobežoties tikai tās savas atbildības robežās, ka šeit es visu izdarījis un ar mani viss ir kārtībā, bet skatīties soli 2 un 3 tālāk. Un rēķināties, ka tas nozīmē papildus darbu, par ko tev nekas nebūs. Drīzāk, ka būs sirmāki mati un varbūt vājāki nervi. Bet ja mēs katrs, ik viens kaut nedaudz liktu solīt uz priekšu un nevis ar pārgudriem kaut kādiem tādiem stāstījumiem, bet ar reālu pieredzi un reāli pavisam vienkāršu kādu lietu, tad noteikti tas būtu daudz straujāk un daudz vienkāršāk. Paldies. Es gribētu teikt, ka tas sākās jau no ģimenes. Ja? Un tas sākās no bērna, to, ko jūs minēja. Un paldies Dievam, ka mums ar vien vairāk un vairāk jaunieši arī ar ģimenēm brauc ceļojumos, brauc ar laivām, brauc ogot, sēņot. Un pat es esmu pats arī, kā lai saka, kaislīgs sēņotājs. Un es sastaps, ka pat 3-gadīgi, 4-gadīgi ķipari iet ar vecākiem, un viņiem tas prieks ņemt to groziņu un tur lasīt tās ogas vai sēnes. Un tad mums ir tā, daudzās skolās dzirdējis jau arī, mums Smiltenē, piemēram, ir zaļās klases. Tepat arī netālu Zao ir izveidojis zaļo klasi, kur brauc skolas ar maziem jau pirmskolas bērniem, un viņiem interaktīvi un skaisti stāsta, kāpēc ir jāšķiro atkritumi un kāpēc tas ir jādara. Un ne tikai to var iemācīt augstskolā, tam ir jānāk jau, teiksim tā, no bērna kājas kopā ar ģimeni. Un tad es domāju, ka viss arī būs kārtībā tālāk. Es vēlos papildināt šo. Es esmu bijusi ļoti daudzās diskusijās, dažādu formātu, arī strādāju ar studentiem Latvijas universitātē, pie skolēniem, skolās.
Un diskusijas vienmēr beidzas ar to, ka mums ir jāizglīto sabiedrība. Tā tas ir jau aptuveni 10 gadus Latvijā. Es domāju, ka no 70. plašākā pasaulē. Jā, izglītība ir svarīga. Ja mēs neprotam lasīt to, ko mēs lasām, tad, ja mēs neprotam uztvert to, ko mēs izlasām, tad ir problēmas arī ar izglītību. Bet pats pamats ir interese. Mums nebūs nekāda interese mācīties par jebkādu tematu, kas mums ir biedējošs, kas ir apzināti padarīts ar negatīvām emocijām saistošs. Tāds, kur šita labāk es nejaukšos, jo galu galā politika fuipē vai konkrētā nozare tur nevajag šitajos kašķos jaukties. Un nekādas motivācijas tad arī tālāk nav cilvēkiem mācīties nekādus faktus. Es satiku vakar pieaugušu cilvēku, kas pirmo reizi uzzināja, kas ir micēlijs, kas man liekas, kā tā var būt, bet es saprotu, ka es dzīvoju pilnīgi citā realitātē. Man būs tādas lietas, ko es arī pirmo reizi dzirdēšu, un kāds tieši to pašu nodomās pretējā pusē. Un katram ir tā sava nozara, bet tieši ļoti labi uzsver to papildinošo un meklēt tās starpdisciplinārās šķautnes, kur mēs varam tos faktus nodot tālāk un arī norādīt, kad kaut kas ir klaji nepareizi, tas varbūt var palīdzēt. Bet tas ir visos procesos kopā. Gan ģimenē, gan skolā, gan pašvaldībās, gan valstī, gan individuāli un tā tālāk un tā joprojām. Paldies! Jā, tā principā mūsdienās ir tā labā lieta, un vienlaikus viņa nav tik laba, kad atrast var informāciju un ļoti labu informāciju pa jebko ārkārtīgi viegli. Bet problēma ir, ka mēs to nedaram, un faktiski tā ir viena no prasmēm, kas ir jāmāca jau skolā un no bērna kājas, un faktiski īstenībā jaunieši arī to labāk daudz uztver un prot nekā varbūt vecāki cilvēki. Un tad, kas ir ļoti svarīgi, ir ne tikai vienkārši stāstīt, bet parādīt. Un tad, piemēram, Rīgas mežos arī ir šīs visādas iespējas ekskursijām jauniešiem, un tad tā ir tāda ļoti laba lieta. Paldies! Anda, ir ko piebilst? Paldies! Es atvainojos visiem tiem, kas uzrakstīja jautājumus, bet mēs neatbildējām uz tiem. Bet droši 2 dienu laikā es pieļauju domu, ka jūs gūsiet atbildes uz jautājumiem. Izbaudiet šīs 2 dienas. Paldies ekspertiem par viedokļiem, gan tumšajiem, gan gaišajiem, gan arī pa vidu, gan jā un nē. Paldies jums, mīļš klausītāji, par to, ka jūs bijāt aktīvi. Ļoti priecāsimies, ja uzrakstīsiet un virtuālajā sienā parādīsies diskusijas galvenā atziņa, ar ko jūs šodien aiziesiet no šīs diskusijas, paņemsiet to līdzi, ko jūs varēsiet darīt. Un tā mana gāna atziņa, kas man laikam ļoti paliks atmiņā, ir Madaras teiktais par to lietu, kad ir labi pilināt tik pa laikam, bet vajag to vētru. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir tāds diskusijas, kas ir par tādiem jautājumiem, par kuriem nedrīkst nerunāt. Un pilsētas vide ir jautājums, par ko nedrīkst nerunāt. Tāpat kā es arī ceru, ka jūs, es ticu, ka jūs jau ticējāt zaļajam kursam, bet arī aiziesiet mājās vai arī tad runāsiet ar draugiem un varēsiet parādīt tos labos piemērus, ka tā ir tā iespēja un mūsu nākotne. Un man liekas, ka diskusijā ļoti skaisti iezīmējās, ka mēs esam visi sadarbības partneri, ka nav kāds kaut kur tur augšā, kāds kaut kur lejā. Mēs visi esam vienoti, vienādi, un mums ir jāaizstāv savs viedoklis. Jā, droši, un Andai vēl ir noslēguma vārds. Un, jā, paldies. Jā, es reaģēju uz to, ka es neizmantoju iespēju pirms tam, bet ļoti labi tagad izmantošu, jo es dzirdēju, ka ir daudz neatbildēti jautājumi. Ja gadījumā ir šie neatbildētie jautājumi, tad lūdzu, ir Latvijas Arhitektu Savienības kontakti, ir pieejami, ir atrodami mani kontakti. Tas ir, kā Inārs teica, salīdzinoši ļoti ātri un ļoti viegli var atrast. Variet uzrakstīt e-pastā jautājumus, adresēt Andai Kursišai vai vispārīgi. Mums ir vairākas valsts un speciālās atbalsta programmas konsultācijām arī par Eiropas jauno Bauhausu, par šo konsultācijām, ko mēs sniedzam, nebūs jāmaksā. Lūdzu, izmantojiet iespējas. Dzirdējāt, ja? Papildinot, ja kādam pašvaldība neatbild, ir ļoti liela iespēja, ka viņi ir lampā. Ejiet klāt un runājiet.
Droši. Un vēl ļoti īpašs un mīļš paldies Luīzei, Martai un Evijai par šo, ka tā diskusija vispār notiek, gan par tehnisko, gan arī saturisko atbalstu. Paldies! Un paldies jums! Paldies! Liels! Stop, es atvainojos. Mēs noteikti arī vēl savā vārdā, telts organizatoru vārdā vēlamies pateikties diskusiju dalībniekiem, jo tiešām bija ļoti klausāma diskusija, no kuras var līdzi paņemt dažādas atziņas. Un man liekas, ka ļoti skaidri iezīmējās tas, kad mums ir mērķis, kas ir kopīgs, mums ir izaicinājumi, kas ir loģiski, un mēs zinām arī to rezultātu, uz ko mēs ejam, atstāt nākamajām paudzēm šo zaļāko pilsētu. Tā kā paldies no Varam un no BEF katram no jums.